Mums visiem ir tas gods piedzīvot vēsturisku notikumu – Latvijas valsts 100 gadi. Vēl vairāk, mums ir iespēja būt nevien šī notikuma līdzdalībniekiem, bet arī veidotājiem. Sagaidot 100 gadi, līdzās dažādām, skaistām un tomēr vienreizīgām aktivitātēm, ir nepieciešams radīt paliekošas vērtības arī nākotnē. Mēs, tukumnieki, šajā vecpilsētas vietā esam iecerējuši uzcelt pieminekli. Pieminekli mūsu novadniekam, spožai un izcilai personībai, vienam no galvenajiem Latvijas valsts dibinātājiem Zigfrīdam Annam Meirovicam. Pieminekļa vieta ir rūpīgi izraudzīta. Tā atrodas vecpilsētas galvenās ielas malā starp skolu, kurā mācījies šis izcilais valsts vīrs, un mūsu brīvības laukumu. Šajā vietā lielajai ielai, kas kādreiz bija nosaukta Meirovica vārdā, pievienojas jaunā iela. Pieminekļa ieceres saistās ar visa skvēra rekonstrukciju un labiekārtošanu, ņemot vērā transporta un gājēju plūsmas un paredzot, ka šī vieta nākotnē kalpos par centrālo valsts svētku svinību vietu visiem Tukuma novada ļaudīm. Pieminekļa izveide ir ilgs un atbildīgs darbs. Tā gaitā tiks rīkots tēlniecības metu konkurss, izveidota speciāla žūrija un vērtēta priekšlikumi gan par pašu skulptūru, gan visa laukuma labiekārtošanu. Jauno pieminekli plānots atklāt valsts svētku svinību laikā 2018. gada novembrī. Un Tukums kļūs arvien skaistāks un sakoptāks, kā jau tas pienākas mūsu novadam un pilsētai. Kā pienākas Tukumam, kurā ir meklējams un atrodams smukums.